Nu jau droši var teikt, ka tuvākajā laikā sāksies jauno dampeļu būvniecība. Līgumu par airēšanas bāzes rekonstrukciju, klātesot visai pilsētas vadībai un airēšanas sporta speciālistiem, parasti Olimpiskā centra Ventspils valdes priekšsēdētājs Ulris Boitmanis un SIA pilsbūvu vadītājs Aivars Avotiņš. Ar airēšanas sporta Ventspilī nodarbojas jau vairāk nekā 80 gadus, bet pēdējos gadu desmitos airētāju meistarību kaluši visai spartiskos apstākļos. Jāsāk jau no paša gala. 60. gadā viņi sāk būvēt pa detaļām. 62. gadā šita bāze bija uzbūvēta, tāda, kā viņi tagad ir. Pilns projekts nebija izpildīts, jo otrā pusē bija plānots vēl uzbūvēt. Ja? Bet tāds, kā viņš ir, un tad no šiem gadiem arī šeit. Airētāji arī iemitinājās šeit jau ar 60 gadiem, ka sākumā bija tik tā maz būdiņu ģeptos. Un tā bāze oficiāli bija domāta kā oste, jachtklubs. Osta man iemesli nav zinām, kāpēc atteicās, un nodeva to bāzi Daugavas sporta biedrībai Daugava. Un tad Daugavas sporta biedrībā bija airēšanas arī nodeļa. Pēc tam viņi likvidēja vispār sporta skolu, un ar 72. gadu tā bāze tika nodota sporta skolai rīcībā airēšanas bāzes nodeļa. Un kopš tiem laikiem tagad šeit saimnieko airētāji. Par tiem remontiem runājot, kad te ir pēdējā reize kaut kas tāds nopietnāks darīt? Regulāri ik pēc 5-6 gadiem, kā kosmetiskais remonts tika veikts. Arī šeit telpās redzēt vēl arī tāds izdarīts, kā kosmetiskais ir, jumts uzklāts, apšūms, jo tā bāze bija jau no sadrubušiem dēļiem, un skats jau nebija nekāds. Mums priecē tas, ka mums ir labs telps priekš laivu glabātājs, Elings, tas arī tiks saglabāts. Un nākotnē priekš cilvēkiem tad loģiski, kā būs mums. Mums būs, var sakot, ģērbtuves, mūslaicīgi ģērbtuves, dušas, sauniņi, kur varēs, var sakot, viss rehabilitēties. Tad tas ir cilvēku apkopē, viss tādā ziņā pats galvenais, kas mūs priecēs. Mazgājamies lentā, var sakot, krāsnīs, sakurījums pārģērbjamies augstās telpās, viss tas tā arī. Bet varbūt, ka vajag rūdīt raksturu tādā veidā, vai ne? Varēja teikt, ka man ir tagad šaubas, mēs bija rūdītākā nodaļa, pieredze un visi zināja, kas ir grūtība. Lai Dievs dod, ka mēs neizleptu pārāk. Jā. Jaunās ēkas airēšanas bāzē tiks uzcelts līdz šī gada septembrim, bet tā kā vai pavasarī rekonstrukcijas darbi jau tiks pilnībā pabeigti.